Ka jaunas meitenes, man liekas, ka viņas tā kā paliek arvien progresīvāks. Un, piemēram, kad arī par to ginekoloģisko apskati un arī par piemēram, kaut kādu kontracepcijas medikamentu lietošanas, ka viņiem ir daudz mazāki aizspriedumi nekā tām sievietēm, kas ir gados. Ko es ikdienā redzu, tas ir tā kā elementāras lietas, tā kā ēšana, sports, tā kā piedomāt par fiziskām aktivitātēm. Ļoti bieži tu arī redzi tā kā nemotivētus pacientus, ka tu, piemēram, pasaki, piemēram, ka jums ir nepieciešama fizioterapija, un tad šis pacients atnāk pēc gada, un tu viņam pajautā, vai jūs bijat pie fizioterapeita, un pacients pasaka nē.